labs vakars visiem no Cīrihes. Jā, šis ir 7. pasaules kausa posms Engadinā un izlaido Francijas pasaules kausa posmu un pirms tam arī tūres beigas. Tā kā esam atpakaļ, izskatās, ka atlikušo sezonu brauksim pilnībā un jā, tad šeit būs 2 distances, Lico sprints un 20 km masu starts Engadinā. Tā kā šodien ir ceturtdiena, rītā piekdiena, tātad reiz prepa diena un pēc tam jau abi mači un tad dodamies tālāk uz pasaules kausu Kognē. Esam tikuši līdz vakariņām citā viesnīcā, jo mūsējā nav. Tā kā, jā, ir prieks, ka vispār ir tās vakariņas, tā kā superīgi. Dodamies uz savu viesnīcu. Sakam tā, krūtajai viesnīcai, kurā bija vakariņas. Mūsējai nedaudz citur. Šodien mums ir gara un atbildīga diena, jo mēs dodamies uz trasi. Mums ir jāizņem akreditācijas, lakskabīnes, atslēgas un Silvestram jāsagādā atlītnumurs. Īsumā kaut kā tā, jā, un tad ir jāstaisa reizpreps un jāsanā viss par smērēšanu, jo šoreiz mums nesmērē cigauņi, bet gan sviķis. Cilēm autoskola. Ir likts vai nav likts? Esam tikuši līdz vakskabīnei. 2. stāvā dzīvojamies, parādīšu, kā izskatās ārā. Jā. Parasti konteineri nav 2 stāvos, tā kā šoreiz esam augstāki. Paši darbojamies, tīram slēpes. Kur varat redzēt Raimo darbībā. Pašanalīze. Zināt, kā vidus tiek tīrīts ar karti. Kāds ir ļoti labs, spīd saule, skaista trase, ātra trase, gan jau no kalnā netika ātra, bet taisīsim iesildošo treniņu, reizprepu, jāuzbrauc arī kaut kas ātāk, bet pirms tam jādabūs Silvestram numurs. Sagatavošanās treniņu esam gandrīz pabeiguši, tikai jāatsildās un ir smagi, tā kā pat var just bišķīt spiedienu galvā un ir diezgan grūti elpot, arī kājas sadzinās. Cerams, ka rītā būs labāk. Kāds komentārs? No 8 līdz 7 ir pulkstens. Pulkstens ir, treniņš neizsaka 12:46, neviena nav. Varbūt jāuzvar viņiem. Čau, suņā! Pašforšākie, mīlīgākie suņi pasaulē. Tik mīlīgs, un viņš tik milzīgs. Vai! Atā, suņa! Dodamies ārā. Labs rīts, ēdam brokastis pirms starta, ir kādi 8:30 un 11:30 mums ir starts. Kādi komentāri? Esmu gatavs, reiz nomacēt. Tā, mēs te cīnamies būdiņā. Mums ir stunda 15 līdz startam. Jāsagaida slēpes, jāiesildās, jāiznes slēpes uz flora testu, jo šoreiz mums neviens nepalīdzēs. Un tad kaut kā jānokapā mašinē. Ekspresa intervija, kā gāja. Zini, kur mēs atrodamies, mēs pie pogu izvēles. Raimo ar 18.
Nu, man tas, kas paliks, tas paliks. Es 30. Divi latvieši iekšā. Nekad nevienā mačā. Tas nav noticis līdz šim. Latvia with 2 skiers. Also number 1. Well, you can see on the screen now that he's... Latvia with 2 skiers. Yeah. What about that? I don't know. We didn't have waxing team. We brought our skis to floor test by ourselves, and this is the result. That's what you get. Yeah. The last 4 places in qualification. Aiziet! Davai! Aiziet! Šādi mēs cīnāmies, viens otru atbalstam. Kā jau minējām, mēs esam tikai šeit trietā, neviens mums līdzi nebrauc. Un neskatoties uz to, kā Norvēģi, Zviedri un visi pārējie brauc ar fūrēm, smērē slēpjas ar komandām, 2 letiņi ir tikuši labāko 30-niekā. Un Raimo braucienā bija 4, tā kā vēl vieta konkrēti nevaram pateikt, bet nu, varētu būt ap kaut kādu 16, 18 plus mīnus. Un man palika tā pati 30. vieta, braucienā 6. Tā kā, nu, fantastiski. Pie šāda augstuma, skatoties uz to, ka mēs neesam bijuši, es nevienā augstkalnes nometnē, Raimo vienā, jā. Un Latvijā nav sniega, mēs kāpājam, tā kā, jā, ko vēl vairāk var vēlēties, zin kā, šis liekas nereāli. 2 letiņi no upes ir izpaldējuši. Jā, tā kā, un arī Silvim labs starts un tā kā garš pārbrauciens, viņš pirms tam 20 stundas kāpāja ar mašīnu šeit viena diena treniņu. Un tā kā rītā būs vēl smagāk. Nu, baudam skatu, atsildamies un gatavojamies rītdienai. Esam piecēlušies 1800 metri virs jūras līmeņa. Vakar bija grūts sprints. Un tagad taisamies iet ēst atkal all around. Jā. Šodien 20 km masu starts. Svaigā sniegā. Nu, pa nakti sasniegusi šāda kārta. Normāli. Mums pa tādu kārtu būs jāslēpo. Dodamies uz startu. Redz aptuveni 10 metru attālumā. Nu labi, kaut kāds cilvēks jau redz tālumā par laimi. Bet, nu, crazy, te bija kalni vakar. Un Silvītim ir zem saudārs. Jā. Bet labi, ka viņš šeit ir atbraucis ar audāru, jo tā savādāk mēs te soļot tā kā šie skatītāji. Jā. Tā kā īsti. Jā, ar slēpēm, somā un visu. Skaisti. Bet, nu, mums ir paveicies, tā kā jā, turamies. Nu, labi, cik uzsniegam pa naktī? Pietiekami, lai mums būtu grūti. Laiks pamazītēm nedaudz skaidrojas, un esam atbraukuši jau uz startu. Tātad mēs startēsim no Sankt Moricas, un pēc tam 9 km ies uz augšu uz leju, un tad nonāksim trasē, un tur būs vēl 3 apti pa 4 km, un finišs kopā 21 km. Tā kā veiksmi man, veiksmi puišiem, veiksmi visiem, cīnamies un maucam. Nu ko, mači ir beigušies. Knapi ar Silvi izdzīvojām, neko neuzfilmējām, jo bijām pilnīgākajā komā. Visas mantas ir savākt? Jā, tīrījām būceni, savācām mantas. Viss ir pilns. Izvācāmies no dzīvokļa, tas ir numuriņa. Tagad kāpājam tālāk projām uz Kogni. Nē, nu vēl, šodien uz Milānas pusi. Un tad rītā uz Kogni. Paldies, ka skatījāties, bija grūti. Šodien pret Andorieti noturējāmies, īrs nestartēja, tā kā ir redzams progress. Jā, jākapā tālāk. Davai, turās, čau!